Mani sauc Ginta Vilcāne, un es kandidēju Rīgas domas pašvaldību vēlēšanās. Mana izglītība ir tātad esmu juriste, beigusi Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Pašreiz strādāju nama apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzņēmumā, un pirms tam savukārt esmu strādājusi kā certificēta maksātnespējas procesa administratora palīgs. Iedzīvotāju biežākās problēmas ar nama apsaimniekotājiem ir tās, ka viņus ļoti bieži satrauc pārvaldnieku neizdarītais darbs, neefektīva darbība kopumā, un tad zem tā ir ietverts pilnīgi viss, gan pārvaldnieku attieksme, gan darbība kopumā, un, protams, arī cīņa ar komunālo pakalpojumu parādiem. Runājot par parādniekiem, katram apsaimniekotājiem ir individuāla pieeja, kā ar šiem parādniekiem strādāt, un mans viedoklis ir tāds, ka nedrīkstētu tikai pēc 3 mēnešu kavētu rēķina apmaksas sākt strādāt ar šo parādnieku, jo uzskatu, ka jo lielāks parāds, jo grūtāk tev būs nokārtot visas parāda saistības. Tāpēc, manuprāt, vajadzētu sākt strādāt tik līdz rodas pirmās problēmas un aizdomas, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Īpaši uzmanību vajadzētu pievērst tiem cilvēkiem, kuri konsekventi visu laiku ir maksājuši, un tad pēkšņi ir viens kavēts mēnesis. Es ieteiktu, protams, domāt, ka nākotnē vajadzētu būt autonomām sistēmām, kad katram parādniekam var piekļūt, un ja viņš nemaksā par attiecīgo pakalpojumu, jā, tad varētu runāt, protams, par atslēgšanu, bet es uzskatu, ka arī atslēgšana sākotnēji nav primārais, ar ko vajadzētu sākt. Ņemot vērā situāciju, kad parādnieku skaits aizvien vairāk pieaug, tad viņu īpašumi, respektīvi mēs šobrīd runājam par dzīvokļiem, tiek atsavināti izsolēs. Pirmajā kārtā, protams, nodrošinātais kreditors ir tas, kurš vērš savas prasījuma tiesības, lai varētu atgūt savu parāda summu. Es varu teikt no pieredzes, ka bieži vien ir tā, no pārdošanas izsolē arī nodrošinātais kreditors, šajā gadījumā banka, labi, ja dabūja vienu pusi no sākotnējās summas. Tāpēc es uzskatu, ka komunālo pakalpojumu sniedzēji, piegādātāji un šajā gadījumā arī nama apsaimniekotāji bieži vien ir apdalīti, jo viņi nespēja vairs no parādnieka neko piedzīt. Ja nama apsaimniekotājs vai kāds cits publiskā vietā novieto, pieņemsim, saraksta hroniskiem komunālo maksājumu parādniekiem, vai cilvēku kaunināšana ir gan efektīva, lai parādus dzēst? Es uzskatu, ka cilvēku kaunināšana nekādā veidā vismaz mūsdienās nav pieļaujama, jo tad mums uzreiz prātā nāk sensitīvie dati un persona aizsardzība. Protams, vajadzētu cīnīties citādākā veidā, bet jebkurā gadījumā nepubliskojot personu datus. Pašreizējā Rīgas doma ar Nilu Ušakovu priekšgalā ir izsludinājusi, es pat varētu tās nosaukt kā akcijas, ka līgumsods un soda procenti tiek dzēsti gadījumā, ja tiek samaksāts pamatparāds. Un es gribētu teikt, ka tas nav īsti pareizi attiecībā pret tiem godprātīgajiem iedzīvotājiem, kuri konsekventi un regulāri veic visu komunālo pakalpojumu apmaksu. Vajadzētu tomēr mēģināt likt saprast, ka parādniekam ir jāmaksā par tiem pakalpojumiem, kurus viņš patērē. Un šī problēma īstenībā, manuprāt, palielinās arvien vairāk, jo, cik man zināms, tagad arī privātajiem nama apsaimniekotājiem zvana un jautā, protams, atsaucoties uz Ušakova kungu, ka man tur nav maksāts pusgadu, es jums tagad samaksāšu, bet kā ar tiem soda procentiem. Respektīvi, rodas negatīva prakse, kuru negodprātīgi cilvēki arī aizvien biežāk sāk izmantot. Ļoti maldīgs ir priekšstats, ka centrāla apkure ir dārgāka nekā gāzes apkure. Patiesībā tā nav. Centrāla apkurei vajadzētu būt lētākai, jo tas ir masveida produkts. Individuālā gāzes piegāde, jā, tā varbūt ir daudz efektīvāka un regulējamāka. Ja, teiksim, cilvēkam ir karsti un viņam ir nevis centrāla apkure, bet gāzes apkure, viņš var šo gāzi regulēt. Ja ir centrāla apkure daudz dzīvokļu mājā, tad tā ir kopējā apkure, kuru tu nevari ietekmēt. Ja tev ir karsti, tad vienīgais, ko tu vari izdarīt, ir atvērt vaļā logu. Tas ir tiešām ļoti dārgs process, bet to var. Respektīvi, ir jābūt tātad noteiktai procedūrai, un līdz tam var nonākt. Tas nav neiespējams. Zinot, ka viens nav cīnītājs, es esmu ļoti priecīga par to, ka man ir izdevies atrast sev līdzīgi domājošos un domu biedrus, un kopā kā komanda mēs, protams, varēsim paveikt daudz vairāk. Šaha amatieri, viņi domā 14 lauciņus uz priekšu. Šaha lielmeistars domā 21 lauciņu uz priekšu. Es šobrīd runāju par profesionāliem šahistiem profesionālā spēlē. Kāpēc es to minēju? Es gribētu teikt, ka arī mums
lai mēs varētu konstruktīvi, produktīvi strādāt, vajadzētu domāt uz priekšu. Nevis tikai aprobežoties ar nākamajām pašvaldību vēlēšanām vai nākamajām Saeimas vēlēšanām, kas arī nav aiz kalniem, bet domāt ilgtermiņā un domāt un atstāt kaut ko paliekošu arī mūsu nākamajai paaudzei, respektīvi mūsu bērniem.